Labdien visiem! Šodien mums ir studijā Kadijs. Problēma tāda, ka sit ārā vienu drošinātāju, 5 amperi no liels, bet izsitot šo drošinātāju pazūd arī instrumentu panelis, un līdz ar to pazūd iespēja iedarbināt mašīnu. Jo, kā zināms, Volkswagenam immobilizers ir instrumentu panelī. Paskatījos šo te apzīmējumu, tur pa gadiem mainās, bet izskatās, ka tas, kas uz mani attiecās, varētu būt tāds, kad variants, kad uz šī drošinātāja ir instrumentu panelis, ir kondicionierim, ja ir kondicionieris, tad kondicionierim augstspiediena dačiks. Un vēl viena lieta, kas uz tā vada drošinātāji, pareizāk sakot, dzīvo, ir eļļas līmeņa un temperatūras devējs, kas atrodas motora karterī. No visa šī klāsta es domāju, ka ticamākā versija ir vai nu motora šis te eļļas devējs, vai arī kondicionierim. Pirmā lieta, protams, jāpārbauda šis te no paša acīm, tātad vai tiešām sit ārā to drošinātāju, vai viņš kūst ārā. Es ļoti ceru, ka šie cilvēki, kas viņi brauc, nav tur likuši pirmkārt ķīniešu drošinātājs, visādas no Maksimām un es kurienes, kā jau es vienreiz teicu, viņiem ir liels risks, ka viņi neizdeg pie nomināla. Un es ļoti ceru, ka parādīšu šeit. Tagad neredz, šeit ir šī te vieta. Otra lieta, ko es ļoti ceru, ka nav, teiksim tā, likt lielāki drošinātāji, jo pretējā gadījumā tad jau var būt problēmas arī, ka šie te vadi ir sakusuši, ne tikai drošinātājs. Labi, skatīsimies, tad domāsim tālāk. Pamēģināju ielikt drošinātāju. Ārā viņi nesit, bet jūt, kad spraužot iekšā viņš dzirksteļots, nozīmē, ka viņam jau ir jau tā kā zem slodes šis drošinātājs. Izrādās, ka nekas nedzirksteļo, vienkārši liekot te iekšā teicis papīrs čaukst. Man likās, ka dzirksteļo kaut kas, skaņa. Tā pamēģināšu ielikt šo te, apstīties, cik ampēri tur ir tas patēriņš šobrīd. Izslēgts aizdedzis un tad ieslēgsim aizdedzis, pastīsimies, cik rāda. Te ir ielikts 5 ampēru drošinātāji. Kā jau vienreiz teicu, mans favorīts ir oriģinālie drošinātāji no šrota vai no lūžņiem vienalga. Bet tad vismaz ir garantija, ka viņš pie tiem 5 ampēriem izsprāgs. Šobrīd bija izslēgts aizdedzis. Te arī nekāda patēriņa nav. Ieslēdzot aizdedzi. Ir 0,22 ampēri, kas arī nekas daudz nav. Bet ir interesanti tas, ka pēc brīža sāk griezties ventilators šim te dzēsēšanas šķīdrumam. Es nezinu, vai var dzirdēt fonā, bet tas man liek aizdomāties. Jā, bet slikti, ka viņš šobrīd ka nav problēma, ja es jau nevaru zināt, vai tas ir panelis šobrīd, vai tas ir kaut kas vēl. Pirmkārt tas, ka viņš nesit ārā šajā brīdī. Vienkārši tāds simboliski patēriņi. Tur arī nekas nebūs šobrīd. Tā kā tas motora ventilators tur griezās, slēdzās iekšā visu laiku un griezās, tad es atvienoju, noskrūvēju tur pie tiem lielajiem drošinātājiem no to plusu. Lai es varu mierīgi pārskatīt tās kļūdas, savādāk krīt uz nerviem. Bet, jā, pagaidām, cik es iemetāts, nekas labs. Par šo skeneru neko daudz pagaidām pateikt arī nevaru. Vienīgais, kas man besīja ārā no iepriekšējā launča, kas man patīk, bija tas, ka viņam bija tā vieta, ko varēja uzāģēt šitā te. Nesaprotu, kas viņiem traucēja šādu uzlikt arī šim skenerim, bet, labi. Liksim Volkswagen un skatīsimies, kas mums te notiek. Bet bija kļūdas par
par visu veidu komunikācijām. Tas, protams, ir slikti. Jo tas ir tik plašs jēdziens, kā redzam, joprojām 0,19 ampēri neko nesit ārā. Bet, nu jā, pagaidām neko labu ne slikti nevar pateikt. Un zinēja vadības blokā ir šāds divas kļūdas. Data būs drivetrain faulty un engine control module disabled. Nav nejausmas, nu šitā skaidrs, jā, tur kaut kas tajā līnijā kanālā nav kaut kas labi, bet ko tas otrs nozīmē. Jāsaka, instrumentu panelī to kļūdu ir stipri vairāk. Panelī ir šāda te kolekcija. Visur, ka nav komunikācijas ar dzinēju. Vadības bloku, ar ABS bloku, ar airbag bloku, ar stūras pastiprinātāju bloku. Ir arī šī te viena kļūda par to dači, ka es teicu, kas ir tajā panā dzinēja. Man nezinu, atzīst tas kļūdas. Viņš šobrīd ir pielaists, nu viņš tāds ir, ka immobilizers nostrādātu, bet es viņu varu, nu tā kā mēģināt, bet tas neko nedod. Šitiem nekas nedzēšās. Pastīšos vēl kādos blokos, kas interesants ir. Gateway arī nedzēšam kļūdu par šo te, kad ir defektīvs kan signāls šeit kan datu apmaiņas līnijai. Es domāju, ka tāpēc viņš arī neiet. Vai tam ir kāds sakars ar instrumentu paneli? Nu, viss jau var būt, jā. Nepatīk man tas, ka tā drošinātā līga tur izskatījās, ka pakūsusi pie 0,18 ampēriem. Viņi taču nekūst. Vēl viena lieta, ko es silti iesaku pārskatīt, vienmēr, ja kaut kāds bijis drošinātājs, kas tiks ists ārā, tad parasti kāds pagrābstās no citiem drošinātājiem un kaut ko izvalka. Un vajag pastīties, vai viss ir aizpildīts, jo te var redzēt, piemēram, nu tur pa vidu starp tiem sarkaniem, kad ir tā kā ir tādi, kuriem vienā pusē ir kontaktiņš, otrā nav, un tad pārskatīt visu šo drošinātāju kastu un pastīties, vai visas vietas, kur abās pusēs ir kontakts, ir aizpildīts. Interesi pēc paņemšu tā te noštapaslai nost. Vienīgais gan, ja es atceros pareizi no Irimī video, tad viņš tur vienreiz par šito visu stāstīja, un tad, man liekas, bija tā, ka panelis savienojas ar gateway ar atsevišķu savu līniju, dēļ tā, ka tur ir immobilizers, ka viņa nav piesaistīta pie pārējā. Tā kā es varbūt īsti labi atceros, bet jā, vienmēr sakot, es stipri šaubos, kad pie paneļa pienāk tas drivetrain CAN bus. Es nedomāju, ka viņš šeit pienāk. Bet ir interesanti tas, ka norājot šo te paneli nost, mums ir parādījušies visādas jaunas kļūdas loģiski, instrument cluster, anti-theft immobilizer un bla 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 bla, bet mums nav kļūdas par drivetrain vairs. Pastīsimies, vai citos ir tāda pati situācija, kas jau tad būtu interesants pavērsiens. Nu, šobrīd dzinēja vadības blokā situācija tāda, kad ir kļūda par tātad nav savienojuma ar instrumentu paneli, un vēl šī tāda kļūda, bet vairs nav šīs te par faulty šo te kan līniju. Tiešām būtu tas panelis sajāsīs kan sistēmu. Interesanti. Ko internetā melots nebija, tieši tā arī ir, ka šis drošinātājs baro tikai šīs konkrētās lietas, atkarībā no komplektācijas. Tātad viena lieta, kas ir pilnīgi noteikti visiem, ir šis te instrumentu panelis. Tad nākamais ir šis te kondīškas spiedienu devējs, kas man ir atvienots. Nākamais ir šis motoram eļas līmeņa un temperatūras devējs. Un tad ir vēl viena lieta, bet tā ir tad, ja nav kondicionērs. G266, pastīsimies to.
G266, tas ir tas, jā. Cikot, šitas ir oil level sensors. Tas ir oil level sensors. Nu jā, tad vienam cikot, man ir pirmais, otrais un pēdējais. Nezinu, godīgi sakot, šobrīd man tā, kad ir atvienots šis te, šis instrumentu panels, ir atvienots kondīškas tas spiediendevējs. Nu jā, paliek vēl tad tas motoram, tas līmeņa kartarība, bet jautājums paliek tāds, kā visu šis var ietekmēt šobrīd to te jautājumu par datu apmaiņu un par to, ka vienā variantā tā kļūda ir, un otrā variantā tā kļūda nav par drivetrain kanu. Tas man nav īsti šobrīd skaidrs. Jo panelis tam man ir noņemts abos variantos, vienkārši vienā gadījumā ar ielikt drošinātā ir šī kļūda un izņemta nav. Jāsaka, šobrīd īsti nav izdomāt tālāko darbības secību vai scenāriju. Es pajaucu šo štepseli, kas nākais aiz paneļa. Te viņam nāk tāds iebūvētais, lai viņu izkustinātu. Vajadzīgs ir te tās austiņas pacelt. To visu vajadzētu darīt, nenolaužot neko. Izdabūju viņu tik tālu ārā, kad es tieku šeit klāt tiem te pīniem. Jāapstās vēlreiz, vai tiešām šeit nepienāk tas drivetrain, tas kans, kas atbild par visu šo te galveno bloku, tā teikt, saziņu. Apstīties, kas viņā notiek, tas ir viens. Otrs jautājums, kas man šausmīgi, teiksim tā, labi šausmīgi, bet ir vēlme man nobarot paneli atsevišķi. Jo es kaut kā gribu šobrīd sadalīt to problēmu starp, nu, vai tā ir kaut kādā ziņā saistīta ar paneli, vai tomēr tā nav saistīta ar paneli. Un tādā veidā mēģināt šobrīd saprast, vai ja es nobarotu paneli atsevišķi, bez šī drošinātāja mašīna, teiksim, iedarbotos un nebūtu šīs kļūdas, nu, tad lai var saprast, kurā virzienā tālāk meklēt problēmu. Sagatavoju visu testam, sanāk šobrīd tā, ka man panelis nobarojas atsevišķi tas pins, kas bija saistīts ar šo te izvilku no štāru štekerīšu atsevišķu pinu, pieliku, nevar sakot, īsāk sakot, izdarīts ir, bet otrais laikam es to nedarītu. Baigais čakars. Kāds ir šī testa mērķis? Tātad lejā drošinātāja nav, un no šīs ķēdes, kuru vajadzētu nobarot, vai šim te izkusušam drošinātājam šobrīd tiek nobarots tikai panelis. Gribu apstīties, kas notiks ar kļūdām un pārējo, un tad domāt tālāk. Tā nu zināms rezultāts ir. Šobrīd dzinēja blokā var nodzēst visas kļūdas, un paliek tikai šis mudinājums apstīties kondīškas sistēmā kļūdas, nu, kas ir tikai normāli, jo šobrīd netiek nobarots tas tur spiediena sensors un tā tālāk. Bet, nu, principā nav nekas pa komunikāciju šobrīd. Nu, kā redzams, auto rūts. Ko mums tas, jā, kāds secinājumi. Tātad problēma nav panelī, problēma ir kaut kur citur. Kaut kur, tātad no šī te. Es nedomāju, ka tas ir tiešā veidā saistīts ar ķēdi, ko baro tas drošinātājs. Es domāju, ka tas ir vairāk saistīts ar to, ka tas vats kaut kur ir pārīvējies pret kaut ko citu. Nu, ko pārgāja pāri, noskanēja kļūdas. Nav vairs par komunikāciju, izņemot par power steering control modulu. Tāda viena kļūda ir, bet nav šī komunikācijas kļūda. Pastīsimies power steering. Tas man neuzrādās. Jā, nu labi, tas skaidrs, ka problēma ir kaut kur vados, bet ne panelī pašā.
Iespildu atpakaļ paneli, saulespīd tagad. Fuina paneli, bet drošinātāji, un, kā redzam, satikās panelī tāds brīnumainas lampiņas, un ir šī kļūda par Drivetrain databus. Oscilloskops pieslēgts šitien pie drošinātājiem izejas, nu, kurā pusē patērētājs. Un kas tad tur? Izstās pēc kana signāla. Nu, tas arī izskaidro, kāpēc ieliekot drošinātāju tur sačakarēs viss tas pasākums. Kaut kur vada buntē ir pārīvējuši šis barošanas vats komplektā ar kana signālu. Un šobrīd ieliekot drošinātāju, šis te kana signāla līnijā parādās 12 volti. Jāsaka brīnums, ka vēl tur kaut kas nav nokūpējis. Tā reāli skatoties šo situāciju, tālākais punkts, kurš tiek nobarots ar šo drošinātāju, ir šis sensors. Kondīškai tur apakšā. Un tur man pirkts rādās, bet nu labi, tam nav nozīmes, tad ir šeit. Un tad jāskatās, kuri paralēli iet iespēja pieslēgties kana līnijai, pārbērsties un pieslēgties. Tad viņš šis vats šeit aiziet pievienojas šai vadu buntei. Un tad jau šī vadu bunta iet tālāk uz šejieni un uz ABS. Es domāju, ka tā ir reālākā vieta, kur viņi varētu satikties pagaidām. Es te biju sacerējies uz vieglām ģelām, bet nekas viegls te laikam nebūs. Jo šeit nekāda kana, protams, nav šitajā gofrā. Un kans aiziet. Viņš šeit ir sazarojams. Un visticamāk, līdz šejienei ir tikai tas te vats no devēja barošanas. Viss kans aiziet jau iekšā motora telpā, bet zem paneļa ir kaut kur tur. Ja jūs zināt, kā man naginieši šajā vietā pārkņem to zilo vadu, tādā veidā atdalot šo te vienu, teiksim, atzaru, kas aiziet uz to, teiksim, freona spiediena sensoru. Bet, nu, laikam es to tomēr nedarīšu. Nu, te salonā es gribēju saprast, kā viņš tad mēram nāk, kā nenāk. Viena lieta, ko es arī pats mēģinu darīt un arī citiem iesaku nebūt rukšiem. Nu, šajā gadījumā man nācās, lai es tiktu pie tiem vadiem kaut cik klāt, un nācās kā atplēst izolācijas lenti. Viņš bija tāda pietīta šitien. Nu, paņemiet tas 10 sekundes vēl, tad atliekat tos vadus atpakaļ, uzliekat savilcē, metiniet, protams, tur izolācijas lenti, jo viņi tur nav rustīt, bet baigi daudz problēmas rodas no tā, kur kāds jau ir kaut ko čamdies, grābsties un atlicis atpakaļ. Nu, blīn. Zini, nekas tas pavāda. Tas visticamāk ir vats no tāda dačika. Kā varam redzēt, viņi tagad ir atdalīti tie vadi. Man liekas, ka tā nav vienīgā problēma. Jo tik un tā tur šobrīd tusējās šis te signāls, kuram tur nevajadzētu būt. Lai neiebraukt vēl kaut kādā grāvī, es tomēr vēl izlēmu tādu triku. Oscilloskopu paņēmu atslēju ieslēgtu, norāvu panelim štepseli. Es zinu, ka šitāds īsti liņsignāls neizskatās, bet šī pāris sekundžu darbība tomēr viņa labāk, lai viņa ir nekā nav. Bet, nu jā, vienmēr sakot, tas nav tas signāls, kas nāk no šī te līmeņa sensora karterī. Tā tad ir jāmeklē, kur viņš ir pārtrinies kopā ar kana signālu. Esmu zem mašīnas. Šī tā vieta, kas droši vien ir pie vainas pie tā, kas sita drošinātāja ārā. Un te varam skaidri redzēt Volkswagen grupai šo slimību, kad gofrās tie vadi rīvējas un šāds viss viļņainis paliek. Un viņi beigās arī pārberžās. Protams, tas izskatās diezgan viss piedzīts ar sūdiem un visādām zemēm. Bet nu tagad jādomā tā loģiski, kur būtu šī vieta, kur varētu būt visticamāk šī pārīvēšanās.
Es gribētu likt uz vietu, kur ir gofra, nevis Riku augšā aiziet. Viņš, man liekas, jau ir izolācijas lenti notīts. Tur, man liekas, tā iespēja tur drusku mazāk. Jāsaka, protams, man nav vēlēšanās nekādas ņemt šo te metāla daļu nost. Jo tikai tad tiek normāli pie tiem vadiem. Mēģināsim kaut kā savādāk izlīst no šīs situācijas, lai saprastu, kurā vietā rīvējas kopā. Es domāju, ka es osciloskopu izvilkšu te lejā bedrē, lai es varu redzēt, vērot šo situāciju, kustināt vadus un skatīties, kurā brīdī pazūda. Nu, šitas te ir jāatjauno droši, man liekas, man ir pāris šie te štekeri varētu būt. Devēji varbūt klāt arī štekers lietoti. To mēs sakārtosim, bet nu tā nav pamat problēma šobrīd. Nu, šī tik tālu te var tos vadus izķiksēt tur ārā, bet šo atzaru īsti plūkā tālāk neredzu jēgu, jo, kā sanāk, tad te ir tikai šie te 3 vadi un rasnais plus mīnus iet lejā, var redzēt. Šeit nav kans sākās tikai šitien te, kur var parādīt, nu nevar parādīt, bet šeit sākās kants, jo tie štekeri, kur ir stūrs paspinātāji un kanlīnijas, viņi aiziet, nu šitījās stūrs reiks galā. Ir zinām cerība, ka nenāksies šo dzelzs gabalu ņemt nost, jo skatāmies, vispār pazud, cik godīgi šis te brīnums tagad, bet domāju, nu, ja izkustināja kaut ko un pazuda, vai tas normāli ir. Tagad es bāžu roku šeit augšā, kur aiziet tā šahta uz augšpusi vadu, un kā varam redzēt, vienā brīdī viss normalizējas. Palaižam atkal uz otru pusi, aiziet kants. Izskatās, ka būs jāiet augšā skatīties. Nu, ko bēdu ielai turpinās. Diemžēl zem akumulātora es biju domājis, ka te būs gofrā kaut kas pārīvējies, bet diemžēl arī ir kusuši tie vadi. Un te arī droši vien ir tā brīnišķīgā vieta, kur ir skāries šis te kanlīnijas vads kopā ar šiem te līmeņu devēju vadiem. Principā izskatās, ka citi vadi nemaz neiet, ka te ir tikai līmeņu devējs. Kanlīnija. Varētu būt vēl plus 15 tā klēma priekš šīs te stūrs reikas. Nu, jāskatās, vai šis ir tāds atkal viens lokāla vieta, kur, jo tur izskatās lejā, ka bija labāk, tur pēc tam kā vairs nebija sakusis, bet, nu, te jātina, cik var jānotina, un te jāskatās, jo, nu, reikas taču neņemšu nos, lai tur vadus kaut kādas sataisīt, to es pasaku uzreiz. Bet, nu, skatīsimies, cik tālu viņi būs pakusuši un kur varēs izolēt. Nu tā, esmu ticis tik tālu, ka pamizoju te nost, ir labas ziņas un ir, nu, netik labas ziņas. Vēl gan tas ir jāpārbauda kabeļu trekeri, bet ir pamatots aizdoms, kad aiz šī te štekera te jau tie vadi vairs nav kusuši. Nezinu, kā to īsti izskaidrot, nu, vēl, bet es vēl sāku jāapstās, ir, nu, vismaz kānu vads ir vesels, pārējos pamēģināšu izpīkstināt kabeļu meklētāji, vai viņi tiešām aiziet šeit, jo tad tas, nu, sazarojums, viņš tur daļa vēl aiziet kaut kur uz leju, vai tiešām viņi nāk uz šejieniem. Ar šiem te vadiem, kas aiziet tālāk uz leju, ir tā, kad, nu, es viņus te izķiksēju, cik var tiek klāt. Te vēl ir kūsis, bet tur tā kā arī principā, kur man beidzās iespēja attīt izolāciju, liekas, ka tur atkal ir vesels šis vats. Problēmas risināšanā esmu tik tālu ticis, ka dīvainā kārtā atradās šāds tieši no šejienes štepsels manos krājumos, tieši no tās vietas ar tādām pašām vada krāsām. Kā jau teicu, bez sirdsapziņas pārmetumiem šo te atzaru, kas aiziet lejā uz temperatūras devēju, temperatūras un līmeņu devēju karterī, es aizstāšu ar šo te vadu. Viņš ir gumijas izolācijas un sanāks tā kā dubulta izolācija. Viņu varēs smuki palaist paralēli, tur visu tajā pašā kārbā. Tad mums ir kants. Neizdevās man atrast krājumos šādas krāsas kanu vadus. Paņēmu no Volvo viņam tad rasnāk, bet nu labi, tas nekas.
Galvenais savienot pareizi, un viens vēl paliek atsevišķs vadiņš, tas aizies uz šo stūres pastiprinātāju, tas, man liekas, viņam nāk plus no aizdedzes. Tā kā, šī daļa būs atjaunota. Arī atradās, bija man paņemti daži rezervētie līmeņu devēji, vienam bija klāt vats. Viņam nāk arī apzeltīti kontakti jābūt, jo tur vienā nāk, plus mīnus tas tā, tur, man liekas, tas zeltījums nav tik svarīgs, bet tas tievākais ir līna signāls saziņā ar instrumentu paneli, un tur tad, lūk, ir tas zeltījums vajadzīgs. Tā kā šitā te vecā būna diskusija man nebūs vajadzīga. Es jau no sākuma domāju, mainīšu pīnus tur un kaut ko darīšos, bet to nevajadzēs. Tāda tā situācija. Jācer, ka tur tajā galā lejā, kad būs kaut cik iedzīgi vieta, kur savienot uz kanvadus un vien to tur lieko, kas paliek priekš stūras reikas. Ko mazais patiesības mirklis ir klāt. Vēl neko nesapakoju. Ir pievienoti kanvadi, ir iesprosts štepselīts vietām, ir pievienots vadiņš, kas aiziet uz stūras reiku. Un ejam skatīties, kas notiks. Principā uzreiz varēs redzēt pēc tā, vai stūras simboliņš iekrāsosies oranžs. Jo pēc tā varēs saprast, vai ir komunikācija. Un ieslēdzam aizdedzi. Pagaidām ir sarkans, bet varbūt viņš iekrāsojās tikai, kad aizdedze nebija iedarbināts. Pagaidām nedarbināšu, bet drošinātājs katrā ziņā ir iekšā. Jāslēdz kompis, jāstās. Tāpēc kļūdu dzēšanas situācija tāda, kad ir diezgan maz kļūdas, bet nav komunikācijas ar stūras pastiprinātāja šo te vadības bloku. Jāapstās, vai nav drošinātājs izsists, jo es pieņemu, ka tā barošana arī noteikti iet ar drošinātāju. Ja nē, tad jāskatās, kas tur noteikti tajā vadā un tā tālāk. Bišķi jau pakutenē nervu šits brīdis. Ar to kļūdu, ka nav komunikācijas ar to stūras pastiprinātāju. Norāva ātri šitien te to štepseli. Domāju, jāsaprot, vai ir pienāk tajā mazajā vadiņā strāva, un nebija tās strāvas, paldies Dievam. Bija izdedzis viens drošinātājs. Bet, šitas ir tāds moments, it kā liekas, ka viss ir kārtībā, tūlīt varēs braukt un pakot visus vadus un nav kaut kas. Bet, labi, ka drošinātājs. Un ir tas, ko es gaidīju. Stūrīte, paliek no sarkanas uz dzeltenu. Tātad komunikācija ir ar stūras pastiprinātāju. Varētu jau laikam vēl pieslēgt kompi, noskanēt pirms es pakoju vadus, bet liekas jau, ka būs beidzot viss kārtībā. Tagad mierīgi sirdi var visu pakot kopā, jo ir parādījies stūras pastiprinātājs komunikācija. Tur gan ir kļūda par to te sensoru leņķi, bet to jāizgroza stūri pēc iedarbināšanas. Pārējās divas arī cerams pazudīs, bet katrā ziņā viss ir kārtībā. Tagad jau var, kā saka, finiša taisnā iet. Ko pakoju visu atpakaļ, kur bija. Notin te ar to te plastikātu izolācijas lenti tos vadus. Tepat palaidu blakus to savu jaunizveidoto vadu uz līmeņa sensoru. Jā, tas arī ļoti svarīgi, ne tikai atrast to problēmu, bet pēc tam salikt atpakaļ tos vadus maksimāli tā, kā viņi rūpnīcā nāk. Nevis kaut ko samest, lai nav pēc tam tāda situācija, ka pēc mēneša kaut tā pati problēma, kaut kas kaut kur pārīvējies un tā tālāk. Tā kā, te arī, es viņu palaidu visur paralēli. Katrā ziņā šitas jau ar dubultu izolāciju tur. Es domāju, ka tas pārīvēsies visā šajā mašīnā pēdējais. Tā kā, jāliek kopā un tad jau viss būs kārtībā. Pēdējais akords ir izdarīts. Ir uzlikt šitas te gals jauns. Jauns cits. Šeit ir palaista tā. Viņi neiegāja vairs, protams, tik liela tajā šaktā iekšā. Tas viņi ik pa 5 centimetru savilcēja pieķēru.
Tā kā būs labi, viņi tur nekur nepaliks. Un kā jau teicu, šo te dubultās izolācijas vādu viņi ir diezgan neiespējami pārīvēt. Tā kā, nu, es domāju, ka šitas droši vien pašķīt dēļ tā, ka nav pannas un brauc kaut kur un kaut kas aizķērās un norāva un pēc tam ķēdes reakcija. Pa asfaltu norīvēja nost visu šito te, kam ir sagājusi īso un, nu, tā, man liekas, visticamāk ir bijis. Nu, ko pabeigts ir? Nodzēju savu kļūdas, lai nepaliek. Diezgan daudz laika, ja godīgi aizgāja, kamēr visus tos vadus salika vietās. Un, ja jau grib tā pa zalīdot, tad diezgan aiziet laiks, jā, kamēr uztais vadus un viss izdomā, kur un kā. Un, nu, tā kaut kā. Labi, kas noskatījās šo video. Paldies visiem. Un ielieka tīkšķi. Un tā līdz citam video.